to arī šaus? Nu, protams, es paskatīšos kādu rezultātu. Ja meitenes visas sašai, tad varbūt labāk esam pierādzīts. Ja. Bet, ja nu, kā aizšauju garām, tad es arī varētu aizšaut garām. Vispirmām garām, kas nākošais? Dodoties medībās, obligāti jābūt 2 lietām. Sunim un termokamerai. Nu tā, kā saka, varbūt arī fotomedības. Plinti arī noderētu. Nu, lūk. Un tad, ja mēs runājam tieši par stirnāžu medībām, tad tagad, kad jau ir zāle paaugusies 27. jūnijā, diezgan gara. Mums gan šeit, es saprotu, jums būs ļoti forši lauki ar netik gariem kviešiem. Bet tā problēma ir tāda, ka, iespējams, tas buks meža malā tagad mums skatās, un mēs vienkārši viņu neredzam. Un arī ar binokli skatoties, ja mums ir kaut kādi skujkoki, brūni stumbri, un mēs viņu nekādīgi nevaram pamanīt, un varam pamanīt mēs ar termokameru ļoti labi ātri. Nu, lūk, un tas noteikti ir noderīgs rīks. Man, ejot stirnāzī, ļoti patīk kompaktie, maziņie, jo tāpēc, ka tu uzliec binokli, iespējams, tev ir štoks, tad tev ir optika, tā teikt, plinta, un tad šie te mazie ērtie, ieliekot šajā krūža kabatiņā, ir ļoti labi, un lai konstatētu, kad pļavā ir buks, tad ar viņiem pilnīgi pietiek. Protams, pēc tam, ja gribās redzēt ar termokameru ragus, to var izdarīt, to var ieraudzīt. Tad, protams, ir vajadzīgs kāds lielāks aparāts, ja, kuram jau būtu gan lielāks objektīvs, gan arī lielāks sensors. Nu, lūk, tā kā tas ir tas tāds svarīgākās iezīmes, kas tad buku medībās vajadzīgs. Protams, dienas laikā mēs drīkstam medīt ar termotēmekļiem, Linda, vai ne? Jā, tā kā, tā teikt, līdz nakts iestāšanai mēs arī varam izmantot termotēmekli. Nu, termotēmekļiem arī šobrīd jau ir HD izšķirtspēja un 60. lēca, piemēram, tādam kā šim aparātam. Ja tad skaisti burti XL 60, tas nozīmē, ka 1024 pikseli pa horizontu un 60 lēcam ar šito bukam ragus var ļoti, ļoti labi redzēt. Dāma klubs ir ieradies, mums vēl 2 meitenes brauc, bet vienai bija darbs, otrai bija vēl kaut kas, viena bija ārzemēs, īsāk sakot, cik savācām, ņemat pa labu. Mūsu viestāvs, vai kā viņas sauc? Namatāvs. Guntars, aplausi. Mīlam un klausam. Medījums! Pēc tam savāksim, ja? Jā. Kur ir? Jej! Tuvojās nākamā fāze pasākumam – medības. Numuriņi veiksmīgi izlozēti. Būsim uz viena liela lauka, vairāk vai mazāk, tur kalniņi, lejiņas, ielociņi. Medījam stirnāžus. Galvenais, lai ir ragi un lai pašam patīk. Meža cūks noteikti. Vakar bija daudz pēdu. Kvieši gari, bet vēl viņas, man liekas, īsti neēd, viņas tie meklē pa to lauku. Bet, ja ir laba iespēja nomedīt sivēnu, mācis nemedījam, cenšamies vismaz. Bet sivēno vai pērno droši medījam. Tā soļoju savu torni. Vieta ir baigi forša. Eko. Liela lauka mala. Tur priekšā ir kabatiņa tāna. Feina. Vednieks teica vietējais, ka buki nāk ārā no meža malas. Būs jāsēž tornī un jāgaida. Kas iznāks? Tik feina vieta. Laiks arī labs, sākumā līja lietus. Kamēr es braucu šurp, bet pamazām norimās. Un tagad ir tieši tas, kas vajag. Pēc lietus vējš arī norimās. Kluss patīkams vakars. Jācer, ka arī svēriem tā liksies, ne tikai man.
Vienkārši izcili. Draugmīļie, piedzīvojums var sākties, tāpēc, ka man te ir labs impulsnes. Bet Rimī Bros aerosols laikam būs vienīgais risinājums. Ieslēgšu vēl termas sev. Man līdzi ir. Tas ir Pulsar Telos LRF XG50. Viens no labākajiem termālajiem monokļiem, kas ir Pulsar arsenālā. 50 lēca. Atstāsim vaļā, šeit varēs paskatīties. Viņš šobrīd ir miega režīmā. Viņu ieslēgt ļoti ātri. Jā, viņš ieslēdzās un es varu... Ne, viņš nebija miega režīmā, viņš beigās ieslēdzās. Vienkārši brīnišķīgi. Un Telos ir viens no labākajiem monokļiem, kas ir Pulsar arsenālā. Ļoti vienkārši. Tā, te laikam lencīt var iesiet. Lādēšana ar C-vādu. No kā gribam varam lādēt. Man ir powerbanka līdzi, tā kā es jebkurā brīdī varēšu pielādēt. Ja vajadzēs, vienīgais lēns ir uzlikta ka krēlim. Man būtu ērtāk, ja būtu labajā pusē. Bet, ja es pareizi saprotu, tad viņu var, jā, viņu var pārbīdīt. Nē, nevar. Vienu var pusi, bet otru man bišķiņ bailīgi vienkārši bīdīt. Bet katrā ziņā šito lēnci var, tā kā pārvietot. Un var ar kreiso roku vai var ar labo roku. Un šitas te bumbulis apakšā, tas ir tālmērs. Lāzera tālmērs. Tātad šeit ir attālumu regulēšana ar lielo gradzenu. Šeit ir asums. Viss ir ļoti vienkārši. Operēšanas pogas ir tieši zem pirkstiem. Šeit ļoti ērti arī manai nelielai rokai. Es salīdzināšu vīriešiem ir lielākas rokas. Baterijas. Slots var izņemt ārā. Nu, tā kā man šodien manā rīcībā ir šis pulsārs, ar kuru es varēšu aplūrēt lauku. Ļoti labi. Es redzu otrā pusē ceļš aiziet tādā kā pa kalnā. Un vēsajā labībā to ceļu var ļoti labi redzēt. Meliorācijas akas var redzēt labībā, tas ir labi. Un es redzu mednieku citā tornī. Otrā pusē laukam ir mednieks. Nu, lūk, buku medības. Šī man ir 3. reize šajā sezonā, kad es esmu buku medībās. Es biju 4. meloju. Es biju Lietuvā, ciemos pie Leišiem vēl maijā, jo maijā viņi jau medīja bukus no 1. datumā. Tad es biju ciemos Vaņonas klubā. Man ļoti patīk pie viņiem medīt, tur ir tiešām daudz dzīvnieku un ļoti ētiski attieksme pret medībām. Un es biju pie sevis savā klubā, un tur man palaimējās nomedīt selektīvu āzīti. Tā kā es jau kādus 3 gadus esmu notēmējusies tikai uz selektīvajiem, tāpēc, ka man ir gana labas trofejas, un es vēlos medīt vai nu tādus, kas ir no populācijas izņēmami ārā, vai arī tādus, kas ir ļoti atšķirīgi, nu tādas netipiskās trofejas man interesē. Es ļoti ceru uz kādu parūku sādzi kādreiz savā dzīvē, uz kādu netipisku ķeburu, nu var sakot, man tādas trofejas gribētos nomedīt. Nu lūk, nu tad es šovakar mēģināšu kaut ko tādu sagaidīt. Nu, izmantošu pirmkārt man ir Telos, un uz ieroča man stāv Thermions 2. LRF XL60, kas ir šobrīd lielākais un labākais no termālajiem tēmēkļiem, kas ir Pulsāra rīcībā, un varbūt kādam rodas jautājums, kā var medīt bukus ar termotēmēklu? Var, pilnīgi mierīgi. Galvenais ir jābūt pārējai optikai normālai. Man ir binoklis ar dzidriem stikliem, kas man ļaus apskatīt trofeju arī krēslā, un man ir fotoaparāts. Fotoaparāts ir ļoti noderīga lieta, tāpēc, ka tam ir zooms, un tu vari nofotografēt un pievilkt klāt attēlu, un tad vēl labāk apskatīties, kas tur ir uz tās galvas. Nu, tā kā es esmu nobruņojusies no visām pusēm, jācer, ka ar to pietiks, un tad atliek tikai vēl viens maziņš, tāds labvēlīgi no Diānas puses. Kā, to, šaujam garām. Nu tā,
Man ir ekstrēmās medības. Uzlika telefonu augšā un stāv pat kājās, tāpēc kā man tie draudzenes, ja? Pūznis. Stāvu ar odu apbaidītāju un mēģinu gaņāties no viņām. Kā parasti, protams, vasarā tādas blaknes ir. Es tagad domāju, ar ko un kādā veidā es varētu to pūzni izspērt no šejienes kaut kādā veidā ārā, lai man nesakožu. Es viņu dabūtu projām. Tad viss būtu forši. Ne? Kā jūs domājat? Man būs šausmīgi jautri. Vēl viena opcija ir, laikam, ieslēgt termoselu. Termokamera ir. Gribēju jums parādīt vienu jaunu foršu lietu, ko es vakar dabūju. Vakar piešāvu. Turis nestāv vaļā ciet. Šis te jaunais pulsāra XL60 termotēmēklis, Termions 2 LRF ar tālmēru. Bija domājis te safilmēt tā, lai es varu pastāstīt un parādīt, bet šobrīd man ir cieši diskomforts par šito visu situāciju. Man nav bail no lapsnēm, man alerģijas nav, bet ko tā dziļi nepatīkam, ja sakožu. Bet, jāpaliek ir mierīgam. Dziļi jāelpo. Mierīgi jāelpo, nevajag baidīties, un ja tu nebaidies, tad viņas parasti nekož. Parasti. Pa vienai nožmurīšu. Un kādreiz tā ir, ka viņas uzlēžās virsū, un tad tu nospiedi viņu nejauši, vai tu viņu nobīstās pati, bet tā principā pa lielam izbeig daudz nekožu. Negribas te vajag sadzīvot ar lapsenēm šodien. Bet meitenes aizbrauca. Sasēdās, mēs uz vienu lielu lauku sēžam. Ir kvieši, baigi augstā, visa zāle, vēl veģetācija baigi augstā. Esot baigi daudz vilku. Tas nozīmē, ka tām stirnām ir kā ir. Bet, forši varam pasēdēt un padiskutēt un kopā parunāt par medībām un pasēdēt bišķiņu tornītī, pavērot dabu. Lija Rīgā šodien nenormāli, vakar bija viena forša diena, šodien atkal viss slikt un viss līst. Un, jā, bet, medības ir medības, ir visādas dzīves situācijas, ir visādi apstākļi. Un neko darīt. Sadzīvosim ar lapsenēm. Pagājušajā mēs pie Justa filmējām manu odu ēda ārā, tad man nebija odu līdzeklis, tagad man odu līdzeklis ir. Bet man ir cits problēmas. Skaidrs viens, ka šobrīd es medīju lapsenes un es domāju, es visu baloniņu izpūtīšu pie tam lapsenēm. Oi, Jēziņa! Tonis tāds, ka es stāvu kājās, es neredzu, kas apkārt notiek. Bet forši. Galvenais, ka šobrīd lietas nelīst. Man bija doma suni paņemt līdzi, labi, ka es viņu neuzstūķētu to neaugšā. Viņš taču būtu sakosts. Un es uzliku to telefonu bišķi augstāk, būs dīvains veņķis, tāpēc, ka pagais vējš te ir caurvējš. Un briedis ir iznācis ārā. Ieslēgšu, mēģināšu kaut ko safilmēt. Maz kaut kādu kustību. O, jā. Ziniet, kā ir ar termokamerām tā, ka... viņš jau filmē. Ar termokamerām ir tā, ka tagad ir mitrs gaiss, lija lietus. Un nevar. Man šodien nemēr. Un kaut kas traucē. Un, lai arī šī te ir ļoti laba termokamera, mērģers tomēr arī šajā te laikā. Mēģināšu apsēsties.
Šajā te laikā viss, kad ka lietus dēļ, mitruma dēļ, gan debesis, gan zeme, viss ir praktiski vienā temperatūrā, tad viss ir izstās vienādi. Un tad to briedi vai to silto ķermeni ļoti labi var redzēt. Viņš spīd tā kā lampiņa, bet jā, tad, kad ir mitrs, tad liekas visiem, ka pasliktinās kvalitāte. Bet kvalitāte, vienkārši tas loģiski, jo viņš mēra temperatūru un ja viss temperatūra vienādā temperatūrā, tad ko tur darīt? Labā ziņa ir tāda, ka odu jau nav, jā. Varam iztikt bez odiem, caurvējš ir. Tas ir laba ziņa, bet to tas ir apsardze, kā Kristaps uzrakstīja. Es paņemšu parasto binoklu, apskatīšos, kas tas tāds tur ir, kas tur staigā. Tad, kad tu kaut ko identificē ar termokameru, tad tu ar binokli paskaties, kamēr vēl gaiši ir. Kas tas ir? Un kas mums tas ir? Briedis tas ir. Tā ir briežu govs. Labība baiga augstā. Teļu neredzu, gan jau, ka turpat kaut kur ir. Distance ir 300 metri. Jā, viss ierīce tālmēr beiglabašu tēli. Un kā jau buku sezonā, tagad man jāatrod. Tā būs pagriez galvu, likās, ka teišu. Jāatrod ir svilpe. Ir. Un klausens, šogad es ar klausenu strādāju vairāk. Principā jebkuras svilpe ir. Visādas ir, kādas jums labāk patīk. Koku, plasmasas, lētāks, dārgāks. Jāpadzen prom. Tagad vēl ar Egils mūsu kolēģis jau piesauca. Acīs kožu. Jēziņ, es pati sevi noindēšu. Šajā laikā tas stirnas var atrasties tajā zaļumos, tajā veģetācijā, visur, ko mēs darām. Mēs paņemam, pārlaižam skatu un ieraugam stirnu. Ja? Tulītās. Kas tas tāds? Kaut kas jānofilmē. Kas tas tāds mums ir? Izskatās, ka stirna. Pagaidīt. Sapinos, jēs. Ieraudzīja raci. Neieraudzīja raci. Tā tas ir. Tu sēdi vienkārši binokli un skaties. Vēl filmējās. Pagaidiet. metros. Viņš ir tajā dziļajā zālē. Ne, bet dziļajā šinī te labībā. Brīžiem redz, brīžiem neredz. Izmērīju ar merģeru, izmērīju attālumu, tagad izmērīšu attālumu ar šito, tad apmēram sapratīšu, kurā vietā tas varētu būt. Nē, tālu. Tur. Un tagad darīsim tā. Es uzsilpšu un skatīsimies. Pacels, apstāsies galvu vai ne. Tagad vispār pazudu.
Pacēl galvu. Tagad mēs sameklēsim ar binokli. Neredzu ar binokli vispār neko. Tā ir tā tehnoloģija maģija. Saskatīju, ieraudzīju. Ausis redzēja, bet tai zālē vajag grūti saprast. Ausis tikai ārā nevar. Drīzāk izstījās, ka varētu būt kāza, bet savāža īsti neizstījās. Bet tūlīt pamēģināšu vēlreiz pasilpt un apstīšos, kas tur notiekās. Laikam sticamā kaza, vai, nezinu, nav interesanti, bet pagājušā gada šito svilpi, ne šito gluži, bet citu, tad man jāatrod, kur tā svilpi ir. Bet ar to pašu skaņu sauc āzi, un iznāca 70 metros vilks, un es to vilku 21. jūlijā nomedīju. Tā kā šīs svilpes, šīs un līdzīgās koka plasmasas ne tikai palīdz stirnāžu stirnu medībās, bet palīdz arī citās medībās. Ziniet, kāds tas ir? To sauc par mednieku instinktu. Sēžu, te pļāpāju. Vienā mirklī man pastiepjās roka, un es paskatos un ieraugu to stirnu. Tā stirna mirklīt iziet cauri zemākai zālei un pazūda. Tagad es viņu neredzu. Ieraudzīju. Saskatīju, ausis tikai ārā. Āzīts, jauns āzīts ar šitādiem te pulkaņiem radziņiem. Kaut kādi 200 metri no manis. Iet paceļ galvu. Varbūt nāk uz svilpi, bet tā baigi dīvaini. Gar maliņu viņš tūlītās ieies tur tajā vadā. Varbūt ieies labībā, bet nu viņš ir... Bet maziņš, ja pienāks klāt, tādu es medīšu, jā, noteikti. Tikko izmērīju, attālums kaut kāds 130, 140 metri. Pietiekami ņemams vienā brīdī, pat viss ķermenis parādījās, ir jāskatās, kur viņš ies, bet nu, uz šito pusi izšaut būs grūti. Vispār tie tām lapsenēm izšaut būs grūti. Tā māzīm ir reāli briesmīgi ragi, bet pilnīgi jauns, es domāju, ka pirmie radziņi šitādi te pulkaini. Svilpi viņš galvu paceļ, bet viņš nenāk, bet viņš tur kaut kur staigās 100-130 metru distancē, jāskatās, jāpagaida. Ja būs lemts, tad iznāks šāviena attālumā. Jā, bet... Ar šīm te visām ierīcēm, tajā skaitā arī termokamerām, tīpaši ar termokameru, pazūd dzīvniekam tas maskēšanās, kamuflāžas efekts, un tad paņem binokli, tajā virzienā skaties, ieraugi kustību, un to viņi ieraugi. Un vienmēr atgādinu, ka nevienmēr ir jānomedī, bet tev ir iespēja ieraudzīt, un tad, kad tev ir iespēja ieraudzīt, tad jau tu vari pieņemt lēmumu. Tas, ka ir tās termoierīces, tas nodrošina nenormāli foršu iespēju monitoringam. Un tad man liekas, ka otrā pusē gan kaut kas atnāca uz svilpi. Mēs tūlīt pārbaudīsim. Nu, filmējies. Es kaut ko spiežu vai to.
Man ir mašīna, galva pacēla, bet arī beigās zālē sēž, jāsaprot, kas tas tāds ir. Jā, tas ir āzis, nāk šajā virzienā, bet tāds izstās normāls trīnieciņš un viņam būtu jāmedī, tad es labāk medītu to par tiem sliktajiem ragiem nekā šito smuko. Bet fotokamera man ir, un varbūt tās izdosies nofilmēt arī tas āzas, ka pienāk klāt. Man ir aizdoms, ka šis te atnāca uz svilpi. Man liekas, ka šis te atnāca uz svilpi. Bet, jāpagaidi, baigais vējš, es nezinu. Es par kaut ko dzirdu vai nedzirdu, bet es tās mēģinās nobarikādēt to mikrofonu, lai nepūšu. Sauc tagad, sauc. Bet es viņu redzēju. Es to redzēju sakustamies grāvī. Tā veģetācija ir baigā, baigi neko izdarīt nevar. Meitenes sūta bildes, raksta pārējās, kas notiek Emīlija Āpsi. Nē, bet ja Emīlija ar Sintiju Āpsi ieraudzīja. Bet, jā, kaut kāda dzīvība ir. Vismaz ir ko pavērot. Tas izstās baigi gudrais āzis, jo viņš te patās pa grāvi. Patiesībā ir salīdzinoši tuvu jau pienācis. Tas kaut kāds bišķiņ baltumiņš spīd. Pat nav ko īsti nofilmēt, es tikai mānu, ka ir. Varbūt tie ir putni. Jā, 2 kandidāti ir. Viens smukāks, perspektīvāks. Redzēja tikai, ka ir trīnieciņš ragi. Caur zālēm izgāja. Un otrs ir ar šitādiem pūkainiem radziņiem. Viennozīmīgi negribu medīt to trīnieciņu, gribu medīt to. Ziniet, kā vienmēr ir Diana iedod to, ko nevajag, un ja to viņa nenomedīt, tad tev Diana pasaka ir attā. Iznāks ārā tūlīt uz ceļa, ir jāskatās un jāpieņem lēmums, jo te baigi ilgi domāt nevar. Uznāca uz sliedes un smuks āzis, liela ragi, pieaudzis, nobriedis, briestā. Saprotiet, Diana man izstūma, 70 metros, es varētu spiest, bet man neceļās roka. Simts metros. Precīzi 100 metros. Tad man vienmēr ir tā liekas, es negribu medīt, un viņš, piemēram, pienāk pavisam tuvu vai vēl kaut ko. Nē, pārāk smuks. Jā, viņš precīzi uz ceļa. Izšaut var absolūti perfekti. Nogrozījās, laikam uzkāpa uz manas, tieši tur gāja pa to vietu, uzkāpa uz manas maržas, viņam likās aizdomīgi ieskrēja grāvī. Tagad jautājums ir, Diana par šo gājienu apvainosies, vai tomēr neapvainosies, vai viņa novērtēs to, ka es šādu skaistu palaidu, vai apvainosies par to, ka viņa man piedāvāja un es nepaņēmu. Tāds jautājums. Kā jūs domājat, ja palaiž dzīvnieku perspektīvu bulli, nenospiež to sprūdu mēlīti, vai Diana apvainojās,
vai Diana tomēr novērtē to, kā es nespiežu pirmo, kas kustās. Gribējās smuksāzes. Nāsu šogad nevienu nomedījusi. Bet... nevajag man vēl viens žagars pie sienas. Bet skaisti. Reāli skaisti. Gaidām to otru. Viņš jau tepat ir kaut kur grāvī ieskrēja. Tagad tur. Tā laikam tā kaziņa, kas tur bija apgājus riņķiņi, tagad tur iet. Labībā ārā tikai ausis. Un tas mans kandidāts, ko es gribēju šaut, tas ir pazudis. Sāzes tepat vien ir. Šitos vēl te pasaucu. Nenormāli. Beigas caurējuši, man ir uzvilkt jaku. Bet mans slepenais plāns bija tāds, par ko nezināju, tas lielais āzis, viņš te gar pašu toru nogāja un aizgāja tur, kur bija tas mazais āzītis. Un es jau cerēju, ja tas mazais āzītis tur guļ, tad tas lielais viņu no turienes kaut kā izdzīs, tas ārā mazais paskries manā virzienā. Lielais tur tusē pa grāvu, mazais kaut kur pazudis. Iespējams aizgāja projām. Tā tas notiekās. Mans plāns savā veidā nostrādāja, jo tas mazais āzītis pacēlās, izgāja ārā un aizgāja uz lauku, tagad iet projām. Es binoklis ir krēsla, binoklī izties, ka ir tie mazie puļķīši. 100% nevar pateikt, tagad bija, es pēdējo reizi redzēju 160, 170 metri. Baigais attālums. Izšaut tāpat nevar, tikai redz, tad mugurta galva, nevar novērtēt, nu vēl bišķi viņam ir laiks. Bet jā, lielais āzis aizgāja tajā virzienā un tas mazais tur pacēlās pa vidu kaut kur. Nu, pavisam jau krēsla, bet viņš pienāk tuvāk, līdz tiem 100 metriem varētu saskatīt. Ja tā mala būtu nopļauta, arī varētu saskatīt un nomedīt. Šobrīd 130 metri garā zālē redzu principā muguru ar binoklu tajā distancē var redzēt, ka tā ir stirna. Nu,
Vēl bišķiņa laiciņš ir. Nu, ja būs lemts, tad būs lemts. Ja nebūs lemts, tad nav lemts. Tad jautājums Diānai. Atstums man viņu vai neatstums? Diāna, ko tu saki? Ir tā. Krēsla 70 metros pienāca. Zāle vienā mirklī visu redzēju. Skatos binoklī. Nav 100% pārliecības, varbūt nav. Bet ir aciņi tik mazi un gribās pārliecību, gribās tādu, jā, ir. Pienāca Diāna atstūma krēslā. Vēl bišķiņ laiciņš ar plīni paņēma, novilku jauku paliku zem dibāt, tāpēc, ka krēsls pa zemu. Izstās, ka iekāp grāji. Buks tur viens kaut kur izlīda man apmēram 600 metri, varbūt vairāk no manis. Pa maliņu aizgāju un pazudu. Vairāk es neko neredzēju, ņemot labs, kas pēc tam pa ceļu apvilkās, bet tas viņai netrādīja. Tas bija arī viss šovakar. Es ļoti cītīgi pētīju. Nekā nebija. Bukam, dragi. Tev pulsārs bija? Jā. Tur bija 2 pulsāri. Tev vajag jaunā pulsāru. Jaunāko. Kādu jaunāko? Ar to var redzēt ko. Rekord 15. Tas ar kuru var redzēt? Es sapratu. Caur zālē var redzēt. Rengenze. Vecie modeļi. Vajag jauno modeli, vajag rengenu. Jā. Lai var caur zālē redzēt. Izšaut caur zālē. Visus zaķus nevar redzēt, kas kur noslēpjas. Nu, tā kā viss. Viņš tik vakar. Nu, stāsti tagad. Nu jā, es atveru durvis, uzkāpu tornī, atveru durvis, un tur ir zumētāja priekšā. Signalizācija nenoņēma saņems pateikt. Es saprotu, jā. Un tad es visu vakaru to signalizāciju cīnījos. Spiedi no. Es vienkārši vajag buņģiņu ar degvielu, šito ar benzīnu, tā kā raudu. Nē, man bija lētākais Rimī odu līdzeklis, es viņus uzpūšu, viņas viss tādi dīvu projām. Dažas nokrīt. Es atlido atpakaļ, kā jums atlido atpakaļ, es atkal nopūšu, tagad jau es viņu to elpoju to līdzekli. Man jau zvaigznītes sāk rēgoties, es tur šķaudu. Tātad tur buku nebija. Man ir safilmēts, it kā. Skatās nav, tur zāle. Pēc tam Tas kaut ko Nē. ne pa vidu pie liela akmens. Jā. Un tagad sēžu un Jā, ar sevi šizofrēniski sarunājos telefonā, nu stāstu, ko mēs te darām, kāpēc mēs te darām. Pagriežos, balts ir, objekts ir, kandidāts ir. Nevar saprast, kas tāds ir. Kad es identificēju, ka šitāds pūkaini radziņi, sāku kaut ko tur svilpot, pagriežos, vēl viens iznāk. Nu, tā kā tālāk bišķiņ. Tas ir smuks, šitādi rāgi, tādi vienkārši tāds un tāds. Staigā krēpes, tur mētā, iznāk ārā uz ceļa, vienkārši uz ceļa nostājās šitā. Panāk tuvāk. Dresē. Šitā. Tu mēneši dresēm, lai tā darītu. Šitā. Linda, nu nevaru. Es pirms riesta nomedīju pēdējo smuku āzi platībās. Vienīgo. Ja es zinu, ka man aizmugurē ir tas pūkainais. Tas āzes ielien krūmos, grāvī 30 metrus no manis, berzē rāgus, aiziet aiz torņa, aiziet, kur tas pūkainais. Foršs plāns man izdevās. Tas lielais aizies, to jauno uzmodinās, nu to ar maziem padzīs uz mani, un es nomedīšu viņu. Plāns izdevās. Lielais aizgāja, pagāja garām, mazais piecēlās, atnāca uz manu pusi, 23, 24. Es skatos caur Uber kruto termionu LRF kaut kas 60. Man ir un tāds, ka es ieraugu to bildi tā, ok. Atdrošinu, un viņš ielīd alā. Viss. Tajā brīdī izslēdzās terminam tā. Uzvēl, tad nerādvēšu. Es pieņemu, jā, es nezinu. Jā, es vēl pastos pulkstenī, vēl diennakts gaišais laiks ir, vēl stundu var tur rakstīties, ar aci visu redz.
Un tad brauc pāri laukam viesturs. Brauc tā kā vēls ap piena kannām. Kā viņš aizbrauc tā pāri laukam brieži uz vienu pusi, uz otru pusi. Viņš šīs izlaida, ja? Es nezinu, likās, bija tāda sajūta, ka viņš viņas met no mašīnas ārā. Nu tā man beidzās. Gandrīz bija gaļa. Āzī! Āzī! Āzī!